Un šodien parunāsim par maršrutu. Kopumā tagad paredzēts ir 4500 km nobraukt. Tā kaut kādām 11 līdz 14 dienām. Bet runājot par kalniem, viena no galvenajām vietām Austrijā būs Großglockner trase. Tā ir kalnu pārējā augstākā. Tad šaujam uz Itāliju. Tur pa vairākām pārējām tur gan Rombopas, gan visnībā tur daudz viņu gabalu. Un varētu nobeigt ar Stelvio pas. Un Stelvio pas galā tur jau Austrijā sanāk ir moto muzejs. Un tad pamazām caur Innsbruku virzieties uz māju pusi. Tāpēc citu tie, kas tur ir bijuši, labprāt uzklausītu arī kādas vietas must have, kur ir jābrauc, kur vajag paēst, kaut kādas tiešām superīgas vietas. Tur arī mēģināsim ieskriet. Īstenībā līdz izbraukšanai ir palikušas tikai 9 dienas, un baigi daudz arī darbiņu, kas būtu jāsadara, jāsadomā kaut kas ar bagāžu, ar kaut ko līdzi vispār jāpaņem no tehniskā viedokļa. Varbūt es padomāju, varbūt degvielu paņemt līdzi. Bet par šitiem tehniskajiem jautājumiem apspriedīsim